Un tās ir: pirmais, nedodiet otram padomus. Ja lieciet saprast otram cilvēkam, ka tas, ko jūs sakat, ir tikai jūsu viedoklis, bet lēmumu, ko un kā darīt, cilvēkam ir jāpieņem pašam. Nedariet otra vietā viņa darbu, nelieniet citu darīšanās, jo jūs tādā veidā liedzat cilvēkam iegūt pašam savu pieredzi, uzsist pūnus, kas ļauj viņam kļūt tikai spēcīgākam, ar to, kad jūs mēģināt ar savu nelūgto palīdzību, patiesībā neapzināti, tikai pastiprināt cilvēka nepilnvērtību. Neuzņemieties uz sevis citu cilvēku saistības. Jūs nevariet būt atbildīgi pilnīgi par visu un kontrolēt katra cilvēka rīcību. Mums katram ir savas saistības, par kurām mēs uzņemamies atbildību. Un tad, tādā gadījumā, jums nenāksies dzirdēt: es domāju, ka tu to izdarīsi. Ja ir noteiktas saistības, kad tas ir tavs pienākums, tas ir mans pienākums, tad pēc tam nebūs jādzird tādi pārmetumi. Vēl nelīst iekšā citu cilvēku strīdos. Lai katra puse pati risina savas problēmas, labāk ieņemiet novērotāja pozīciju. Jūs taču ziniet, cik ir bijis dzīvē tādi gadījumi, kad jūs gribējāt kā labāk, bet sanāca kā vienmēr. Un ir svarīgi atcerēties, ka nav iespējams palīdzēt cilvēkam, kurš nevēlas, lai viņam palīdz. Nevar palīdzēt cilvēkam piecelties, kurš tikai domā piecelties. Nevar palīdzēt cilvēkam, kurš nevēlas mainīt savu dzīvi. Palīdziet piecelties un mainīt tam cilvēkam dzīvi, kurš ceļas un vēlās mainīties. Tātad es jums iesaku sākt novērot tās lomas, kuras jūs ikdienā lietojat, kurās jūs ieejat. Apzināti sākt sevi novērot un šīs lomas pierakstīt.